Tad šoreiz paņemsim tādu ornamentu, apskatīsim ornamentu, kā šeit ilustratorā top ornaments. Kā vienmēr mums ir jāuzzīmē kaut kāda forma, viņā mēs varētu iepildīt ornamentu, un ir jau kaut kādi pavisam gatavi pildījumi, ko mēs varam izvēlēties. Un kā vienmēr ejam šeit augšpusē pie pildījuma, ejam uz bibliotēku un šeit atrodam tādu uzrakstiņu patterns. Patterns nozīmē visādi veidi tātad ornamenti. Man liekas, tā to latviski saucā. Kā pirmie mums tiek piedāvāti punkti, līnijas, svītras, pēc tam ir visādi dekoratīvie, un pēc tam visādi dabas elementi, tātad dzīvnieku āda, daba, viss kaut kas tāds. Sāksim ar punktiem. Mums atverās šāda te palete, mēs varam apskatīt visus šos te pildījumu veidus, kādi mums tiek piedāvāti. Varam šeit doties tālāk un apskatīt visādus rūtiņus, svītriņus. Kaut ko tādu dabisku varbūt. Jā, ko ar šīm lietām var darīt? Varbūt nevienmēr ir nepieciešams tik intensīvs šis tonējums. Šeit augstpusē ir tāds opacity. Ar opacity mēs varam noņemt kā redzamību, pataisīt šo ornamentu, padarīt nedaudz blāvāku, jeb caurspīdīgu. Viņš var ļoti bieži un ļoti daudz kur noderēt. Un pieņemsim, ja mums ir kādā tonī iekrāsot šis te laukums, tad mēs varam, pieņemsim, uzklāt šeit citreiz šo ornamentu pa virsu. Un rodas tāda sava veida struktūra. Tas dažkārt piedod tādu dabiskumu efektu. Ja, ir virsmas, kuras ir tāds uzirdināts, un tas ir viens no variantiem, kā šeit ilustratorā tiek piedāvāts virsmu padarīt šo vektora laukumu, padarīt nedaudz dabiskāku. Tur ir dažādas situācijas iespējamas. Nu jā, mēs varam koriģēt šo caurspīdīgumu. Tā tālāk un tā joprojām, tad mums šeit nāk jau arī puscaurspīdīgi, arī jau vairs netik caurspīdīgi šie te ornamenti. Un visādas. Jā, un šeit arī solītās dzīvnieku ādas, tad pāvs un visādas čūskas un vēl visādi ornamenti. Mums ir fantastiski iespēja arī pašiem kādu ornamentu radīt. Un es esmu šeit sagatavojis jau vienu elementu, kuru es gribētu pārvērst par šādu te ornamentu. Lai to mēs varētu izdarīt, mēs atrodam pie window ir tāda swatches palete. Paņemam swatches paleti. Viņā mēs redzam visus pēdējos izmantotos pildījumu veidus. Un pie tiem mēs iemetam šo te savu jaundarinājumu.
Un nākošais, kad mēs iezīmēsim kādu objektu un piemērosim šo te elementu, viņā pildīsies šis te mūsu jaundarinātais ornaments. Šeit, protams, mēs varam izdomāt arī, kad objekts tiks reflektēts. Šeit ir tāds instruments kā reflektētājs, uzklikšana uz reflektētāja. Piespiežam preview, lai mēs redzam, kas te īsti notiek. Un viņš ir ar mieru mums kopēt objektu reflektētā pozīcijā. Sanāk tas sauktais spoguļu attēls. Ja mēs šādu elementu iemetīsim šeit swatches paletē, mums, kā mēs viegli varam iedomāties, radīsies objekts, tātad ornaments, kur šie te objekti ir redzami tajā spoguļu attēlā. Un, protams, ka mēs varam arī šeit kopēt vēlreiz, varbūt horizontāli. Un šajos gadījumos, ja mēs vēlamies saglabāt abas pozīcijas, gan horizontālo, gan vertikālo, mēs spiežam kopiju. Tad, respektīvi, mums viņi abi divi ir nepieciešami. Ir radies šāds te elements, un tad mēs viņu iemetuši swatches paletē. Jau varam radīt vēl interesantāku rakstu iespējams. Šos te varam nodzēst. Un tad tas raksts izskatās šādi. Jauniem ilustrātoram pie object un pattern ir iespēja vēl smalkāku koriģēt. Tātad šeit ir tāds pattern options pie object pattern. Un mēs varam viņus izvietot kā ķieģeļus, izlemt, tātad ar kādu nobīdi viņi šeit atradīsies. Tātad vertikāli izlīdzināt, atkal izlemt, kas tā būs pa nobīdi, no kuru šie te elementi šeit atradīsies. Šeit ir vēl visādas opcijas, kā mēs viņus virzam uz augšu, uz leju. Tur ir vienkārši jāskatās, domāju, ka diez vai mēs to tā ielāgosim. Vienkārši ir jāeksperimentē. Tā var heksagonā izvietot un vienkārši pētiet paši. Daudz un dažādi šīs te ornamentu izvietošanas iespējas. Tad, kad mēs esam beiguši, mēs spiežam done. Vai arī cancel, ja mums šis variants neapmierina. Ir radies šāds te ornaments.